Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Tā tas bija, ir un būs. Šodienas rakstu vieta. Jēzus viņam atbildēja: kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus, bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet Tēva, kas mani sūtījis. Jāņa 14. nodaļa, 23. pants. Šodienas pārdomas. Kāds vīrs esot glaudījis kaķi pret spalvu. Kad viņam aizrādīja, ka tas glauda nepareizā virzienā, vīrs atbildējis, ka kaķis guļot nepareizā virzienā. Mēs dzīvojam laikā, kad daudzi no mums vēlas, lai Dievs pielāgojas un glauda viņus tikai pa spalvai. Bet tikko notiek pretējais, tā tie izlaiž nagus vai paceļ asti un aiziet. Tajā pašā laikā piekritīsi, ka mēs visi kādreiz esam saņēmuši pārmācību, kas pirmajā brīdī nav bijusi patīkama, tomēr to pieņemot, esam kļuvuši ieguvēji. Šajās dienās arvien vairāk cilvēku vēršas pie Dieva pēc palīdzības, un Dievs vēlas viņiem atbildēt. Visvarenais Dievs ir spējīgs atrisināt jebkuru, pat visbezcerīgāko situāciju. Taču mums ir jāsaprot, ka Dievs nemainīs savus likumus mūsu dēļ. Ja viņš ir pateicis, ka stāv pretī lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību, tad tā tas bija, ir un būs. Ja viņš ir apsolījis būt kopā ar tiem, kas viņu mīl un paklaus viņa pavēlēm, tad arī tas tā būs. Šodienas lūkšana. Tēvs, es atzīstu tavu dēlu Jēzu Kristu par savu glābēju un kungu. Es apņemos mīlēt tevi un savu tuvāko kā sevi pašu. Es ticu, ka tu mani es ticu, ka tu mani pārmāci kā mīlošs tēvs, lai tas nāktu man par labu un lai es kļūtu par tavas svētuma dalībnieku. Jēzus vārdā.